Paskaties, lūdzu. Aizsā viņa slēdz. Ka es šitas te pastāvēšu. Jo, kad jūti, Lai redz mani. Vai tā vai otrādi? Labi, redz, jā. Jūs jums padot lapiņas? Jā, man ir savājākās. Tad... Man arī ir lapiņas un pilspalvas. Vajag kaut kā? Kuru gribi? Visāda krosa. Nu, jautājums bija par veselību. Kāds bija jautājums? Tu vari nolasīt savu jautājumu? Davai es nolasīšu, tāpēc, ka man ir riktīgs baby brains. Nu, es nepasēšu loģiski. Astādu jautājumu sagatavoju. Nolēns ir astnok. Tā. Ītamā te kontekstā, jā, personiem fiziskā garēko spāka tēmas ītvaros, jā, astai domāju, kādu jautājumu varētu uzdot, un tad man viens tāds variants, kas īgo protā bija, miedarbība cilvēka veselību stāvokļa, miedarbība ar fizisku un mentālu stāvokļi. Nereti saka, kad visas slimības rūdās galvā, ja? Nu, ka tas viss ir tavā galvā, tu vari kontrolēt, tu vari modificēt, rekonstruēt un pats sevi bez mazliet, izdzīdināt, ja? Bet tad man būtu tas jautājums, kādas ir tos praktiski, kādi ir tie reiki, kā tu cilvēks var izdarīt, ja tiešām cilvēks tu var izdarīt. Jo, pat īsi ir novērots, kad ir tādi cilvēki, kas tā kā neslimoja nekot, un ir tādi, kuriem šķiet, ka viss līp klot, ja? Un, tā kā katra nelaime. Un, jā, tas tāds bija mans jautājums, kā varētu tu varbūt kontrolēt, vai tas ir iespējams savā apziņas līmenī, jā. Tas ir plašs jautājums. Jā, ļoti plašs. Lai mēs porvaldītu katru no tavam nosauktajām sfēram, porvaldītu, ar apziņu porvaldītu, ir jos jāiepazīst. Ar ko mēs sevi asociējam? Ar ķermeni, ar dūmām, ar emocijām, ar ko vēl? Dvieseli. Kā tu dvieseli saproti, ko jie dara? Un kā tu saproti, ka tie dvieseli ar tevi runāja? Kā es saprotu, ka dvieseli viņi runāja? Iekšā balss, intuīcija. Intuīcija var būt gara. Intuīcija, ir dzīvnieka intuīcija, sirds intuīcija, gara intuīcija. Kā tas ir dzīvnieka intuīcija? Tāki instinkti? Instinkti, jā. Tu jūti, jā. Ar pakaļ jūti. Jā. Bet tad intuīcija, kā es izšķirāšu? Kur tava uzmanība? Kurai vairāk brācis es tu momentu? Kur tava uzmanība? Kā pieņemsim, braucu pie teoris, piekšņi pādos naskas tāds. Jau ķermenis jūt, ka kaut kas, kā dzēļnieks, kaut kas jam tāds likos. Kā jūs nasajaukt ar veģetatīvo distoniju, ja to smakojas tirpt. A veģetatīvo distoniju parasti ir tad, kad cilvēks dzīvoja nasavu dzīvi. Mēs visi nokam no bērnības. Visus sociums ir radinojis pie kārtības. Tā, lai mēs viens ar otru varam sāzarunot, sāzadarbot, lai mēs viens otru nābižam un tā toļo. I rezultāts ir tāds, ka mēs esam tā izatrenējuši izdabot citiem, ka pazaudēta saikne ar sevi.
sportisti, protams, sportisti vairāk vērš uzmanību savam ķermenim, kādi muskuļi, kā viņi jūtās, tā toļok, jīm vismaz ar ķermeni ir. Bet ar dvēseli, ar goru, miglaina līta. Par to, katram cilvēkam varētu tu nūdeļāt. Katrs cilvēks dēļ sevi varētu rakstīt dienas grāmatu. Piemēram, jūtis, sajūtas, emocijas, tos ir atšķirīgas lītas. Emocijas mēs ir tagad, a jūtis ir dziļo, kā bāze, kā pamats. I vot psihoterapeiti strodoja ar bāzi, ar pamatu, ar jūtom, ar dziļom sajūtom. I tos sajūtas var būt arī intuitīvas. Es piemēriņu tu labāk varētu redzēt. Bet, ko es jums gribu, ir tāda teorija par 3 glozam, vai 3 traukiem. Ir tā, ir tas, kas mēs Lals mūsu marķieris. Tad es izņēmušu 3 glozes. Labi, nav glozes traukus, man tādi trauki. Es nebūs beigu sēnu. 3. Pirmīs ir, ko es domāju par sevi. Ko es par sevi domāju. Kādās esmu, kādās gribu būt, ko es par sevi domāju. Otrais ir būtības es. Tas ir dvēselis es, gorēs, ķermenēs, reālīs es. Trešīs ir dzimta, sociums, arhetipi, mitoloģijas visādi, ko mēs esam lasījuši, ko mēs esam filmam iztekmējuši, izdarījuši secinājumus, kādi mēs gribam būt. I vot ito mēs iz teņa pornesam. Ito mēs pornesam iz teņa. Ita, kur arhetipi, itamā sfērā arhetipus labi paroda astroloģija, mitoloģija. Stosti, ko jūs esat dzirdējuši, i kuri jūsim ir izasāduši zemapziņā. Pārliecības, ticība. Kam jūs ticat? Tas jau ir tā izagojis, ka cilvēks jau nāšķir. Principā, tas jau var būt prenatālo periodu. A tie cilvēki, kas nozadarboja regresīvu terapiju, var atrast visu ko. Bet, it kā pagošām dzēvam, dzimtes talanti it kā ir gēnus. Bet īstenībā gēnus nav jūs. Gēnus nav raksturēto, mēs jau zinām 20 gadus atpakaļ. Vot. Itāk, mēs par sevi varam daudz izzinot no astroloģijas, reāli. Par sevi var lasēt godini ilgi, visādus autorus. Ka gribat īvīciešosim pēc tam kā savu karti, sataisēt, kā tu neproti. Vot, var daudz ko lasēt par sevi. Bet, kā es to būtu lasījis, piemēram, 20-30 gadus, es nav viss tīņok, kā saka sakrēt. Bet astroloģijā es izreiz brēdināju, ka ir tāda līta,
ka sunis varētu palīdzēt, bet pēc tam, ka ir tāda līta, ka cilvēka evolūcijas pūsmi. Cilvēka evolūcijas pūsmi. Sokumā ir infantīlijas pūsmas, bārnu, pēc tam ir pusauģu pūsmas, pēc tam jauniešu, pēc tam atbildīgīs cilvēks, pēc tam realizēto personību įvērtīs priekšu. Ir tāds autors Avisom Podvodnī. Ir audio grāmatas, es esmu dalījusies Facebookā, audio grāmatas vajag, ka jau klausāties reāli. Par sevi var daudz ko uzzināt, var atpazīt, kā cilvēks uzavadās. Bet itī pūsmi nav, kā es saku, kā pīļējumēti. Tā, ka tītājies, i vso. Godos tā, ka cilvēks paiet iz priekšu, i dzēvi atgrīž karmiski tā, kā atpakaļ satērēt kaut ko. Nu, kaut kas ir jāizdara. Cilvēks ir palīdz gudroks, tā toļok. Ir spējīgs kaut ko uzlūkot. I astrologijai katrai planētai pieņemsim Marsu planētu Mars. Mars atbild par spēku fizisku, par ķermeni, i no ko mūsu ķermenis, kas jam ir vajadzīgs. Kādi sporta veidi, kādas nozadarbošanos, par iešanu atbildtumu ar vairāk mēnesis, bet Mars atbild par to, kā cilvēks izaver, i cikiem daudz fizisko spēka no dzimšanas, i cikiem talanta, tīši fiziski. Bet Mars ir kara dievs, jūs zināt no grīķu mitoloģijas. Nu, Rūmiņš jau nosauca par Marsu, bet tā es no grīķu ir Aries, kara dievs Aries. I tam Ariesam, kā katram dievam, ir viesture, kas ir jo tavs, kas ir jo mote, kas ir radījis, kādas ir bijušas grūtības, i kādus nadarbus ir darījis, ko viņš ir dūmojis, par ko viņš ir sapņojis, ko ir secinājumus kādus izdarījis, kā ar jū sazadarboja citi dīvi, ar ko jām ir labi, ar ko jām ir švaki. Jo pēc tam izskai jaunīts, izskai pieaudzis jau vērīts, izskai gudrs vīds cilvēks, bijušais karavērs, i teikos ir dzīvības. I tā planēta vīna, i cilvēks izjūka verās, porsvarā ir aprakstīts par biernišķīgām personībām. Porsvarā. Reti, kurā horoskopā ir nokamīs lēmins izskatīts. I vēl nokamīs. Par to, lasot horoskopu, mošos varat kaut ko par bērniem atcerēties, bet par nokūtni ir jozina autori, kuri raksta par nokamiem lēmeņiem. Par to cilvēki, kuri ar sevi nozadarboja, kuri apzinoti cenšas būt, kuri daudz ko dzīvi ir sapratuši, viņiem nesakris horoskopi. Horoskopi sakrēt tikai tik daudz, cik mēs dzīvojam bezatbildīgi. Cik interesanti. Da. Kā mēs ka mēs neko... Pašplūsmā. Ka mēs esam pašplūsmā, dzīvē mēs uz tā pat līdzēs, ja mēs tā pat izdarēsim to, ko mēs gāselē pīdzimusa. Mēs tā pat to izdarēsim. Nav variantu vienkārši. Nav variantu. Pieņemsim pašnāvību, toži nav cik vienkārši izdarama.
Nu, es jau 20 gadus strādāju ar cilvēkiem, ir bijuši visādi gadījumi. Nu, kad Dievs negribēs, ka saka, mums no galvas nav atkrist. Ja? Bet, nu, Kāpēc viņš grib? kāpēc cilvēki taisa pašnāvības? Nu, to jāprasa tiem, kas taisa. Baidās dzīvot. Baidās, kas būs Bet cilvēki arī te dvēselē jau bija ierakstīts no paša sākuma, ka tā būs. Varbūt. Horoskopā ir ietekme, varbūtība, piemēram, 50% varbūtība, 80% varbūtība. Pat ja tie ir 95%, tik un tā 5% ir cilvēka brīva griba. Varbūt kāda cita cilvēka brīva griba, jo horoskops viens pats, viens. Ja cilvēks dzīvo pilnīgi viens, ok, viņam tas strādā. Bet ja kolīdz cilvēks ir iemīlējies, viņu mīl, dzīvo kopā, sinastrijai saslēdzas pēc gada. Cilvēki mainās. Viens no otra mācās. Gan sliktu, gan labu. Kā paveiksies. Nu, jā. Un tas ir... Tieši mēs attīstamies tad, kad sadarbojamies. Pat ja mēs negatīvi sadarbojamies, mēs attīstamies. Nu, jā. Jo mums ir vajadzīgi domu biedri, kur mums ir labi, brīvi, viegli, kur mēs varam izteikties, kur mūs saprot, mēs saprotam. Un ir vajadzīgi pretinieki, kuri ir ar jaunām idejām, ar to, ko es nesaprotu, ar to, ko es nepieņemu. No komforta zona, izlīst no komforta zonas. Jā, tas ir tā saucamā, ja tu esi bijusi komforta zonā, tad izlīst no komforta zonas. Bet, Tik līdz izlien, tā jau palielinās. Jā, bet kā izlien? Svarīgi ir, jā? Vai tu izlien no komforta zonas kā bezatbildīgs bērns? Vai kā pusaudzis? Tad visiem, nē! Visi esat viens, man visi jūs esat apnikuši. Nu, kā pusauģi, jā? Tādu revolūciju sataisa. Un bieži vien 40-50 gados cilvēks tikai nokļūst atpakaļ izaug par pusaudzi. Jo, kā gadās, tad, kad pienācis tas pusaudžu laiks, mēs te gribam būt labi cilvēki. Mēs gribam būt labi priekš vecākiem, priekš sevis arī mēs gribam, kā saka, arī vecāki ir šokā tagad, ja bērns, piemēram, pasaka, es iešu prom no mājām, jūs visi idioti. Vispār bērnam ir taisnība, un mēs visi zinām, ka mūsu vecāki ir idioti. Es arī esmu tāda pati idiota. Augot pakāpeniski, dzīvojot, uz pirmā bērna visvairāk kļūdu vecāki sataisa, protams, pēc tam jau tā kā gudrāki paliek. Tas ir, ja es mīlu bērnu, ja es cenšos, domāju, es kaut ko cenšos risināt, ja? Ja, piemēram, cilvēks slims, viņš neko, viņš var mīlēt to bērnu, bet tajā slimības ietvaros viņš nevar vienkārši izmainīt sevi. Kaut kas ar galvu pieņemsim. Nav svarīgi ar ko, ja? Ir vecāki, kuri aug līdz ar bērniem kā cilvēki, kā personības. Un bērni sinastrijā. Bez bērniem tas vispār, es nezinu, bērnu dēļ reāli vēseles paplašinājumus ir cilvēki ieguvuši. Un pie kā tad es apstājos? Pie Marsa? Jā. Pie Marsa. Tātad tā Avesovolova подводная грамота Var uzrakstīt kaut par to? Evolūcija ličnosti. Ir audio grāmata YouTube. Ja mēs viņu tur ir kaut kādas 10 stundas, es liku, lai ātrāk uz 1,25, ka man nav pacietības tik ilgi sagaidīt, ka viņš tēlēni izlasīs. Bet ir momenti, kur es griežu atpakaļ un klausos vēlreiz, jo
katram cilvēkam zemapziņā ir sargi. Zemapziņa mūs sargā no pārdzīvojumiem, no nepatikšanām. Viņa grib, lai mums viss ir labi. Un līdz ar to mēs nedzirdam to, ko mums tā kā nepatikšanas draud kaut kādas, mēs sāksim kaut ko domāt un nervozēt, un zemapziņa mūs paņem un aiztaisa ausis, tad mums gribās uz toleti pēkšņi, vai kaut ko pagraust gribās, vai kaut kā savādāk novērst uzmanību. Ja pēkšņi kaut kas tāds notiek, tā, skaidrs, ka zemapziņas sargi bdят, kā krievi saka, bdят. Un tā ir tāda kā pretošanās izmaiņām. Sanāk, ka cilvēks neapzināti pretojas savai izaugsmē, jo bail iet tajā nākamajā pakāpienā. Bet no evolūcijas līmeņa uz evolūcijas līmeni, labi, pieņemsim, ka vidēji tas notiek tur 8-10 gados, ja? Un, katreiz ir, slikti, ļoti slikti, kad cilvēks nezina priekš kam dzīvo, ko viņš ir darījis pareizi, ko viņš ir darījis nepareizi, neko saprast nevar. Bet tad jau labi, jo tad tam ir izskaidrojums vismaz. Nē, tas ir labi tiešām, ka es tā sakāt, jo tad saproti, jaunais līmenis būs klāt. Vot! Tāpēc es te stāvu. Gaisma tuneļa galā. Tāpēc es te stāvu, lai jūs zinātu to. Nevis tā, kā es domāju, jau, kāpēc vienu reizi, kāpēc 30 gadiem, 40 es jau domāju, ko, dzīve jau galā, viss man jau bija. Un nesen tagad 50 gados bija. Es domāju, vispār vāks. Tā Covids mani tā nošokēs, tā vīlos cilvēkos. Tā vīlos. Vēl viens. Mēs parakstus vēcām par brīvu Latviju, mums tur no darba metā ārā un viss kaut kas bija. Mēs cīnījāmies par brīvu Latviju. Labi, cik man toreiz bija? 19, 20 gadi. Un ar vienu kaut kādu pavēli visu brīvību, man likās, ka mana dzīve velti nodzīvota vispār. Bezjēgā, pilnīgā, bezspēcībā. Man vajadzēja pie psihiatra pastaigāt, lai es pieņemtu, ka, izviņi. Sacerējies, ka tā. Labi, neskumstiet, to mēs jau, to mēs kaut kā pārdzīvojam. Jā. Un man ir labi iestrādāts informācijas eņģelis. Katram cilvēkam ir eņģeļi tā saucamie. Labi, tā ir viņa zemapziņa, kur no iekšas kaut kā skatās un klausās. Bet mūsu telefoni arī darbojas kā zemapziņas. Esat ievērojuši? Parunājiet par suši, piemēram, un visiem telefonos būs suši reklāmas. Un, ja mēs par kaut ko runājam, piemēram, tad pagaidām, man liekas, viņš vēl netūkā, bet uz kaut kādiem vārdiem man, piemēram, nāk ukraiņu reklāmas, es biju Vācijā, vācu reklāmas nāk. Šeit tad ieslēdzas, es nezinu, kā viņš strādā, bet to, kas man interesē. Un mūsu zemapziņa strādā tāpat kā telefonu. Tāpēc, kā apkārtnē mums runā, no seniem laikiem šāmaņi zina, ka daba ar mums runā. Ar mums runā arī mūsu mašīnas, mūsu telefoni, pat mūsu krēsli un tā tālāk. Viss ar mums runā. Visas lietas atspoguļo iekšējo stāvokli. Visas lietas, vienkārši tāpat var kaut kas notikt, vienkārši tāpat. Pieņemsim no pagājušās kaut kādas
Pieņemsim, ieslēdzas cilvēka misija. Padot restorānā sālstrauku. Ot, visa viņa misija. Kādam. Nu, pieņemsim, ja. Un tas tā kā nav tieši no tevis atkarīgs, bet jau bija tā nolēmts pirms dzimšanas, bla, bla, bla. Tāda interesanta tēma, mistiska. Bet, jā, tā vairāk novērot sevi, ja vairāk ar to nodarboties, tad nav tur nekādas mistikas. Būtībā, vai tu ticēt vai neticēt tam, kā tas ir bijis ierakstīts. Varbūt es tam negribu ticēt. Nu, teiksim tā, cilvēks padomā, es negribu ticēt tam. Bet tas jau nemainās nekas. Nē, tas nemainīs. Saproti, ja tev vajadzēs to izdarīt, tu izdarīsi. Un pat neatcerēsies, ka tu to cilvēks pats sev iestāsta, tur nav saistības, es neticu. Kaut gan tas varbūt, tas bija ierakstīts, bet viņš sev ieskaidros to, ka viņš netic. Nu, jā, bet es domāju, ka mēs vairākumā gadījumu pat tādu jautājumu neuzdodam. Nē, tas skaidrs. Mēs taču nezinām. Piemēram, lidmašīnā, jā, tur kaut kur lidojot uz Indiju, vēl kaut ko, pilnīgi ar kaut kādu, citas kultūras pārstāvi rodas kaut kāda tāda sirsnība, un tā kā radinieks viņš tev. Jā, un tādu cilvēku īstenībā ir daudz, vismaz man tādu ir daudz. Un, tur ir jāskatās horoskopā, kas kam tur ir paredzēts. Bet labā ziņa vai sliktā es nezinu. Kamēr jūs tagad sociumā, bērniņi, un tā tālāk, darbi, tāda kā vairāk stabilitāte un tā tālāk, jā. Ja jums dzīves aicinājums nav baigi kļūt par garīgajiem, pētniekiem, jā, pētniekiem tādiem, tad, kamēr, kā saka, viss labi, tikmēr cilvēks neinteresējas. Dzīvnieka daba ieslēdzas, viņai baigi stiprā. Un tas mātes instinkts, es domāju, ka ar gadiem, pazudīs. Vēl nav, viņš ar gadiem paliek tikai stiprāks. Tas ir vispār vāks. Labi. Un kā mēs iegūstam spēku? Tad, ja mēs skatāmies uz šitiem te, kā jūs domājat, kur ir spēks? Pirmā, tas, ko es par sevi esmu sadomājusi, jā, kāda es gribu būt. Tāds, kāds es esmu pa īstam. Tas otrais sanāk, Otrais, jā. No visa padruskai, ne? No visa padruskai mums nāk klāt kā piedāvājums paplašināties. Īsto spēku mums dot otrais. Tas ir mūsu būtība, mūsu gars. Kā viņu saprast? Kā viņu saprast? Jā. Man liekas, mēs neviens nezinām pat, kas mēs esam pa īstam. Tagad jau. Mums ir indikators. Forša sajūta, interese. Tā, ka mēs lidojam, ka mums ieslēdzas radošums, ka mēs esam tādā kā plūsmā. Tā kā mēs darām to, kas mūs iedvesmo. Reāli. Krieviski to sauc предназначение, japāniski ikigai, latviešu valodā laikam aicinājums. Misija, tuvu tām it kā, bet tāds aicinājums, priekš kam cilvēks ir piedzimis. Vot. Tātad katreiz, kad jūs jūtat, kā es pati sevi vēroju, ja jau man ir bijis, 30 gados, es jau vairs nesaprotu, es esmu uz misijas ceļu vai neesmu. Kāda jēga manai dzīvei, ja? Kāda jēga dzīvei? Noteikti, ka esat domājuši par to.
par nāvi un tā tālāk, jā. Un es teikšu tā, tad, kad es neesmu uz savas misijas ceļa, man sākas bailes no nāves, bailes nepaspēt izdarīt kaut ko, trauksmē. Nu, vienmēr sakot, katram ir individuāli, cik ilgi drīkst sēdēt. Nu, darīt to, kas nav misija. Nu, kamēr enerģija ir, jā, tikmēr ej kā traktors, tur, kur nav tavs ceļš. Ja enerģija beidzas, tad cilvēks tas bija to vērts, sāk domāt un tā tālāk, un tad uzdot jautājumus. Un katru reizi no pakāpiena uz pakāpienu tur vēl ir tā, ka evolūcijas pakāpiens, pakāpiena apakšpakāpiens, apakšpakāpiena apakšpakāpiens. Saprotat? Tur kaut kādi pāris 100 pakāpieniem. To vienā dzīvē cilvēks, ja viņš baigi jau tur, es nezinu, ko viņš tur, ja viņam jau ir tādi talanti un tā tālāk, jā, tad viņš, iet tās. Bet es esmu redzējusi savā dzīvē tādus cilvēkus, tevs Viktors, piemēram, bija kā ar savādā cilvēks. Mums pazīstamiem, kas pazina. Un vienu vārdu sakot, tad, kad uznāk tie melnie, tad ir skaidrs, kā Laina pareizi pateica, ka, sveiki jaunie horizonti, jā. Tad arī ir tas laiks, kad var dabūt resursus no traumām, no negatīviem notikumiem. Tā kā mēs dabūjam resursus no turienes, tad mēs iegūstam spēku. Jo tā, ka mēs nepieņemam kaut kādas traumas, pārdzīvojam šķiršanās, nelaimīgas mīlestības, tur kaut kādu kaunu, kaut kādu vainas sajūtu. Šito visu izstrādājot, ir metodes. Jāaiziet līdz jūtām, tām dziļajām, jāsaprot, ko tu esi tajā reizē, kādus secinājumus esi izdarījis, kāds tu esi, kāda ir pasaule, kādi ir cilvēki, secinājumi, reāli secinājumi, ko es toreiz sajūtu. Jo ir tādi momenti, kad domām īpaši nav jēgas, ir bērns sajūtu līmenī secina. Saprotat, nevis ar vārdiem, bet viņš jūt. Piemēram, mamma jau sen mani bija pasaukusi uz mājām. Sen jau bija pasaukusi. Es jau zināju, ka būs ziepes, bet uz mājām es tāpat negāju. Un lietus, un dēļi ar saurumsējušām naglām, mēs pa tām plončkām tur tos dēļus salikām, mēs tur daudzāmies un tā tālāk. Man jau, kā saka, dzīvnieciņš jūt, ka būs, briesmas. Un es uz tās trauksmes bāzes, uz tās sajūtas, tādas īpatnējās, varbūt jūs tagad atcerēsieties to sajūtu, kad jūs zinat, kad vecāki kaut ko jums teiks. Kad tā kā negribās pat iet uz mājām vai bail iet uz mājām, tā kā atkal divnieks no sērijas, jā. Un es tajā brīdī sadūru kāju uz naglas sarūsējušas uz kapu. Izvilku es, protams, asins tek viss labi, bija man kādi gadi 10 laikam. Un, zin kā, ja jau bērns ir tā sadūries, tad jau dabū mazāk uzbraucienu, jā. Tā drusku. Būtu iegājusi laikā, nebūtu tā. Tas bija arī viss, jā. Praņeslor tā teikt. Un tagad, katru reizi,
kad man parādās līdzīga sajūta, ka mani kāds var, nepieņemt vai lamāt, es tā nedomāju. Bet tā sajūta, kad parādās, man katreiz tā vieta, drusku plēš. Tas ir viņa kā to sauc, lakmusa papīrītis, ja? Kura parāda, ka mīļā, labdien, tu esi bērnībā. Protams, tas nav tik daudz procentos, ja? Varbūt tur bet es pat nepamanītu, ja man kāja to neteiktu. Es nepamanītu, ka es esmu tajās sajūtās. Viņa mani atgriež apzinātībā. Es tāda, viss labi. Un ir vēl, piemēram, kad ieslēdzas tāda sajūta, kad, kāpēc tu nepadomāji? Arī no bērnības, jā? Ar kuru vietu tu domāji? Kā tu nevarēji paredzēt, ka tur to un to notiks tas un tas? Starp lāpstiņām ieduras man. Tad, kad man rodas tā sajūta, jā, ka man pārmetīs, ka es neesmu gudra. Kā es neparedzēju tur? Kā man vajadzēs stratēģiju un taktiku izstrādāt un uzrakstīt uz papīra, ja, tā kā koča tagad māca, bērnam, tur 7-gadīgam pieņemsim tādu prasa, ja. Un mums tādu sajūtu ķermenī nav, ir tādas tendences psihosomatikā, ka, piemēram, tur, var teikt, tur visādi, jā, ka tur ja kakls, tad kakls ir tils starp sirdi un galvu, un tad tātad pirmā glāze un otrā glāze, jā, un kakls, ja kaut kas tur ar kaklu, tad tās glāzes karo savā starpā, un tad arī galva sāp. Paga. Kā? Pirmā un otrā glāze karo savā starpā. Un pirmā glāze ir kur? Paga, pirmā glāze ir, ko es par galva. Ir galva. Jā. Galva. Kas tu esi? Tas ir tas, kas tu esi tomēr. Un kakls tas, ko man ir iemācījuši cilvēki. Nē, pa vidu viņš vienkārši saka, kā tilts. Tu uzņemies tā kā pienākumus. Jā. Pienākumus, kuri nav tavi, kurus ir izdomājusi galva. Ja ir izdomāti pienākumi, kas ir no dzimtas, no sociuma, tur kādām jābūt meitenēm, kādiem jābūt puišiem, to nedrīkst un tā tālāk, tad starp dvēseli un leju kaut kur varbūt. Es ne tā eju pa dzīvi, viss ar kājām. Nezinu, uz kuru pusi iet. Gribu tikties ar Sintiju, gribu tikties ar Laini, gribu tikties ar Zigmāru. Uz 3 pusēm nezinu, kur iet. Teņš, nekur neies, ja tu nezinu, kur iet. Kā pamežģīt var un tā tālāk. No šitādu uzvedību mēs tālu netiksim. Labdien, ceļi. Seksuālie partneri gūžas. Vispār visur, kur ir pāra acis, arī nāsis, ausis, rokas, jā, visur ir pāris. Tas ir mēs esam vērojuši, kā tētis un mamma savā starpā, kā pāris uzvedās, un mēs to esam pārņēmuši. Automātiski. Bet tas, ja tas ir ar mūsu būtību, ir ok, viss šī kā nav vienkārši. Ja tas nav ar mūsu būtību, tad atkal sākas kaut kādas alerģijas, kaut kādi klepi, sevis žēlošana, pilns deguns, kakla sāp, nepateicu, ko domāju, ko jūtu, nepateicu, un ko domāju, ja? Gan tā var. Un attiecīgi
Tad, kad pāriet jau no pusauģa vecumā, no pusauģa nevis vecumā, bet no tā, no tā attīstības līmeņa, tad cilvēks jau piefiksē, ja viņš jūt sevi, kad saka nē tam, saka jā šitam, un jūt, kā viņš jūtas. Piemēram, es gribu tikties ar to cilvēku. Kas būs pēc 5 minūtēm? Vai būs vēl tā iedvesma, vai nebūs? Ja es varu izdomāt no prāta, ka es gribu satikties, nu tā iedvesma turas neilgi. Ja es to no dvēseles gribu, teiksim, manam garam vajaga, lai ietu, tur varbūt pat, būs kaut kas varbūt pat nepatīkams, bet manai dvēselē to vajaga iziet to. Man būs iedvesmā, es būšu plūsmā, es šodien no Rīgas vienkārši atlidoju. Jā, jo es ļoti gribēju ar jums tikties. Man ir tas tā iedvesmoja, ka redzat, ka man, spēka pietiek vēl tālāk. Vot. Vot. Ko jūs varat sev ierakstīt? Kā izkopt savu saikni ar dvēseli. Izkopt. Protams, novērot, kas man tiešām patīk. Vai, kāda sajūta man rodas, puišiem varbūt saules spinumā vairāk. Jā? Meitenēm varbūt vairāk, krūšu sajūta, arī šeit. Šitā zona, jūtu zona. Te ir augstākas jūtas, tādas numizmātiskas, dievišķas, tā kā mēs tādā, priekā, vieglumā, iedvesmā, jā, tad vairāk šeit. Tā kā mēs kaut ko gribam darīt, panākt, un mūs tas iedvesmo, tad vairāk šeit. Un vēderi mums aug tad, kad mēs nedaram to, kas mums iedvesmo. Ot tā. Var tur diētas vai sportus. Ir cilvēki, kuri ir horoskopā, ja mēs skatāmies. Cilvēki, kuriem daudz planētu ir 12. mājā, 6. mājā, 8. mājā, viņi ir vairāk psihosomatiski. Tas nāk ir cilvēki, kuriem tas, kā Santa saka, prasa, ka dažiem vienkārši līdz klāt visi. Un citiem vēl neslimot. Tas bišķi čučuts citā nozīmē. Viņi jūtīgāki ir, viņiem vairāk tā saikne starp... Viņiem nestrādā ķirurģija, viņiem nestrādā tabletes, neviens viņiem palīdzēt nevar. Viņiem ir psihosomatika, man tā ir. Un kā viņiem palīdzēt? Psihosomatika? Ja viņiem ir tāda jāpieņemsim tāds individs. Tāpēc es gribu, lai astroloģiju māca jau no kādas klases 7. Lai cilvēks zina, kas viņam ir. Neesam mēs visi vienādi. Mēs varam pamēģināt to, varam pamēģināt šito. Bet tā, ka iebāzt vienā rāmī, jo agrāk es sastapos ar reliģiskajiem fanātiķiem. Jūsu vecumā vēl agrāk. Bišķi. Tagad es sastopos ar zinātnes fanātiķiem. Kur skaidrais saprāts, kur intuīcija, kur sajūta, kas tieši man vajadzīgs. Viens ir izkopt to sajūtu. Lai izkoptu sajūtu, ir jāzina, kas priekš manis ir normāli. Pieņemsim, vai aborti ir normāli. Vai aborti priekš manis ir normāli. Ko es domāju par abortiem? Es vienu tikai paņēmu, jā? Bet tā doso. Bet kā atšķirt to ārējo viedokli, tiešām saprast, ko tu par to domā. Ir kādi priekšlikumi? Kā? Kā priekšlikumi? Kā saprast? Kā šķirt?
savu viedokli. Padomāt klusēji un Tā tu vienu iekšējā neteiksi. sajūta, ko tu Jā. jūti. Pirmkārt, uzdot sev jautājumu, Jā. jā? Un atbildēt sev, ne jau citam. Jā. Lai prāts nevazātu kāpli, labāk pierakstīt sākumā, jo prāts vazā pāpli mūsu. Nu, viņam tā patīk, tādu viņam dara. Jo, kamēr jaunu avīžu tur nav galvā, jā, viņš vecās tur sataisa tur pūzles visādas, izgriež kaut ko no veciem vārdiem, saliek jaunus kaut kādus teikumus, bet jauna informācija viegli neienāk. Tur ir, priekš tam, tas jauna informācija vispār ir diezgan sāpīga lieta, reāli. Tā viņa, pasauli izmaina, ko es domāju par pasauli. Tāpēc, pieņemsim, mēs neuzņemam to informāciju vai uzņemam šitā te no cilvēkiem, kurus mēs nemīlam. Kuriem neusticamies, jā. Cilvēkus, kurus mēs mīlam jau tā, arī zini to informāciju. Tur, labi, paskatīsimies, pārbaudīsim. Tas automātiski tā ir. Ja apzināti, tad, protams, var tu. Labi. Tātad, ko par abortiem domā sabiedrība? Pirmais jautājums. Ko jūs esat dzirdējuši? Slikti. Dalās. Labi, bet es vai dalās? Dalās viedokļi ļoti, jā. Viedokļi dalās. Kāds ir backgrounds? Tur ļoti bieži ir runa par to, Jā. kāds sieviete ir palikusi stāvoklī. Kā viņa palikusi stāvoklī, cik apdraudēts tur bērns, cik apdraudēta sievietes veselība. Man kā ģenētiskas patoloģijas bērnam, teiksim. Tas ir tādas, ko, piemēram, Izrēlā tikai tad ļauj abortu, ja dakteris uz šitā te, jā. Piemēram, ir cilvēki, kuri uzskata, ka tas ir sievietes ķermenis, ko viņa grib, to dara. Bet principā tam taču vispār nav nekādas nozīmes. Nozīme ir tikai tas, ko tu domā. Ja tāda vēselē, viņa ir tā kā bijusi domā. atkal, tā kā Jā. viņai tas jau ierakstīts sākotnēji ir, ka tev Cipa jā, nebūs būt. ir kaut kādi varianti brīva griba. Astrologi saka, ka brīva griba brīviem tādiem cilvēkiem, jau gudrām vēselēm, ir 30%. Brīva griba 30%. Bet 30%, tas ir daudz. Tas ir reāli ļoti daudz. Un tātad. Ko es domāju, kā man vajadzētu rīkoties? Kā man vajadzētu rīkoties? Kā būtu pareizi? Vēl pierakstam. Tagad visi stāvokli, tagad pieņemsim, jā? Un ko darīt tagad? Tas ir pierakstam. Kā es patiešām gribētu? Trešais jautājums. Kā es patiešām gribētu? Un ieklausīties sajūtās. Ko līdz jūs pateiksiet, kā jūs patiešām gribētu, lai kā tur būtu pretrunā ar pirmo, ar trešo, ar nezinu ko, ar visiem pasaules tur gudrajiem, labajiem un tā tālāk. Ja jūs pateiksiet to, kas jums ir, jums uzreiz būs spēka pieplūda. Var neteikt acīs citiem cilvēkiem. Galvenais, lai jūs paši to zinātu. Paši priekš sevis. Jo tad, kad jums ir tā spēka pieplūde, jūs tiešām esat savienojumā ar Dievu. Un ar savu likteni, ar savu aicinājumu, ar savu misiju, ar savu spēku, tad jūs esat kopā. Tu tur aizināji tā, ka par daudz, ne? Cilvēks kaut kā aptrakstos, ko tu nav uzstāv. Cipa? Kaut likās, ka es jau, es esmu ar sevi, bet malas tas izdarā, ka drusku nenormāli. Kas tev? Tev daļa kā galvas. Inkoši vai, kā sevi
nevis ierobežot, bet saprast, vai tas ir normāli vai tas nav normāli. Vai viss ir normāli, kas tev patīk? Nu, uzdot savu jautājumu. Ir vajadzīga pieredze. Nu, kā tu to zināsi? Neviens nezina, jā, neviens nezina, kā ir pareizi. Nu, nezina neviens, kā ir pareizi. Katrs zina tikai par sevi. Nu, tad, kad es jau zinu par sevi, strādā intuīcija. Ja nav pārmērīgas ieinteresētības, kaut ko izspiest, tur kaut ko labu, vai man tur to negribās, un es gribētu šitā, man tur kaut kas nezināms, atkal man tur kaut kas būs, tur kaut kādi pienākumi. Līdz ar to man rodas ieinteresētība, un es nespēju neko just. Ja man ir nolūks, es gribu būt godīgi ar sevi. Vispār mums Mākslas akadēmija bija kristietības mācība, un tur mums mācīja Bībeli. Toreiz vismaz tā bija. Un, jūs jau zināt, kad tā, ka Jēzus bija pie krusta, un vēl bija tie laupītāji, jā, jau pie krusta, tad rakstīts tā, ka Jēzus teica, tēvam, tēvs piedod, apžēlojies par viņiem, cilvēkiem, kuri to visu darīja. Viņi nezina, ko viņi dara. Un es toreiz nodomāju, es tā gribu zināt, ko es daru. Tas ir ilgs process, bet ļoti interesants. Jūs nevarat iedomāties kaut ko, ko jūs tur gribat mācīties, to, kas nav jūs nevarat iedomāties vienkārši. Jūs, ja iedomāsieties un nejutīsiet, kā atsaucas, jūs neiegūsiet spēku priekšmācībām. Tātad pirmais, kas priekš manis ir normāli. Uzreiz kaut kāda situācija, priekš manis šī situācija ir normāla. Kā priekš manis ir normāla? Tad, ja jums kaut kas nepatīk, ja cilvēks runā kaut kādas lietas, ko jūs nepieņemat, tad tā arī jāsaka. Vismaz sev uzreiz jāpasaka. Noliedzu. Es noliedzu. Bieži vien mēs empātiski uzreiz tā kā, gribam būt labi un atvērti un ielaižam to, kam mēs no dvēseles nepiekrītam, ielaižam sevi, cenšamies kaut kā tur vienu var sakot, saķeram atkal psihosomatiku kaut kādu, vai vispār ar Covidu saslimstam, ja? Un sākumā ir jāsajūt, ko es jūtu, pieņemu, nepieņemu, tāds skaners, jāpasaka, nē, šito es noliedzu, un vai jūs tur esat gatavi tur pētīt vai nepētīt, jā, sarunāsiet ar kādu cilvēku vai vienkārši. Tas ir tāds spēja pateikt nē no sērijas, jā, bet niknāk drusciņi sanāk, es noliedzu. Tā, un trešais veids. Trešo es aizmirsu. Es atcerēšos, uzrakstīšu. Vēl trešais veids ir, var teikt, personīgi es. Persona, ceļo no dzīves dzīvē, ar personu jūs jau piedzimstat. Cilvēks nepiedzimst kā balta lapa. Viņš jau piedzimst ar debesu skrīnšots, piedzimšanas brīdī rāda, ar ko viņš ir piedzimis. Jāprot izlasīt, tas ir karteņu grūts, bet, vajag izlasīt.
Jā, lūdzu. Es gribēju pētāt par astroloģiju, cik ļoti nozīmīgi ir tieši tas laiks astrologam. Ir, jā, ļoti nav svarīgi. Nu, labāk, ka ir. Labāk, ka ir nevis tikai diena, jā? Jā. Nē, nu var pēc numeroloģijas daudz ko pateikt, bez dzimšanas laika. Ļoti daudz ko. Jā. Bet, nu, par nākotni tur mazāk. Tur par tādiem sprejām, talantiem. Un netalantiem esmu dzirdējusi, jā. Nu, jā, ir. Kad tu pasaki, ka pēc skaitļa, kas tu esi. Un teici, ka es esmu devītnieks. Beigās devītnieks. Ka vispār es esmu devītnieks. Kā? Mars tas ir. O, jā. Jā. Nā, kādā datumā? 29. maijā 91. gadā. Pagaid, ne tik ātri, es skaitu. 29. ir 11. Vai 2. Tas ir vai nu tu esi 2 saules, vai esi mēnesis. Vai nu tu vari būt tur politiķis, aktieris, superskolotājs, vai nu mīļā laba mamma visiem, kas vārds ģimene tev ir baigā izvēlt. O, cik labi. Jā, mais. 2 plus 5 ir 7, atvēselē tu esi... Kas? Kas? Nu kas? Nu, radoša personība, mākslinieks, fantazētājs, dzīvo savā pasaulē. Nu, tāds, nu, tieksme uz garīgumu, jā. Tālāk. 1991. 20, jā? 9, 1, 9, 9, 2, 7 plus 2, 9. Jā, nu devītnieks tā otrajā dzīves pusē no kaut kur no vairāk ieslēdzas no 35, 36 gadiem. Devītnieks. Līdz tiem gadiem dzimšanas skaitlis vairāk. A, kas ir devītnieks, kas tur ieslēdzas? Nu, lai ne tur personīgo konsultāciju. Skaidrs, jā? Jā. Nē, nu, ir... Es saprotu, tam vajag laiku atsevišķi. Nu, tas ir diezgan... Tur par katru var stāstīt vismaz pusstundu. Bet es labprāt devu to ieskatu, ja, nu... Jā, paldies. Ot. Tā, kādi jautājumi? Nogurāt jau? Nē. Sakiet, vai ir iespējams teikt, kā ar sevi kaut kā ar jums tas vai nu masāžas sarunāt, vai konsultācijas, vai jūs tā nebrauc? Ja jūs man norganizēsiet un pasauksiet, es tak vienkārši atlidošu. Tad vajag ko, kušeti? Nē, es uz grīdas tā. Uz grīdas? Jā. Wow! Ļoti. Nu, jā, ja pie galvas kaut kādu pusstundu, stundu, tad labāk, protams, uz galda, galds normāls. Izturēt. Nu, es tā neko pie galvas, taču tur ar elkoņiem pie galvas, nē. Kā notiek masāža tā? Kaut kā? Centa, katram cilvēkam, ar katru cilvēku ir cits drusku saslēdziens. Katrs izjūt savādāk. Es tā domāju. Nu, cik es esmu staigājusi pie kolēģiem, nu, es katru jūtu savādāk. Neviens, cik es esmu bijusi pie meistariem un pie viņu mācekļiem, nu, meistari var iedot drosmi, var, nu, iesvētīt darbam, var, ielikt rokas, bet pārējo cilvēks integrē savā dzīves laikā, ja viņš dara, kā viņam, kā viņš jūt. No sadarbībā ar cilvēku, piemēram, ja es uzlieku rokas un gribu labu masāžu sataisīt, man nebūs tās plūsmas, un cilvēks arī sajutīsies trauksmains. Vajag prast atslēgties un ļauties, ja tāda meistarība. Protams, sākumā tur bišķi vajadzētu nopietnāk pieiet tam, bet tagad jau ir pilnīga integrācija. Kā mana skolotāja saka, es tev to nemācīju. Jautājums. Pilnīgā beztēmā.
vai var būt déjà vu, kad man liekas, ka es jau to darīju, un attiecīgi citās situācijās ir sajūta, kā pateikt, tad, kad es kaut kādu darbību izdarīju, es atceros, ka es kaut kā sapnī, liekas, ka es to jau darīju, un man liekas, es jau pareģoju, vai kā sanāk? Jā, ir tādi momenti, jā. Atkal var skatīties, astroloģijā ir cilvēki, kuriem izteiktas ir spējas sapņot. Tas ir mēnesis un Neptūna sadarbība, cik stipris mēnesis, cik stipris Neptūns, un ja viņiem tur vēl sadarbība, tur ir gaišredzība, nu, karoči, jā, var tā būt. Vienīgais, ko atšķirās gaiša redzība no bibliotēkas kārtošanas naktī, nu, kad mūsu zemapziņā kārto tur bibliotēku, ja mums izmet tādu failu, tādu, šitādu. Gaiša redzība ir bez emocijām. Tur nav personīgās ieinteresētības. Savukārt, piemēram, ja es redzu, ka kaut kādu sapni, ka es tur redzu, tur kaut kas tur, bērns ticis kaut kādā nelaimē, tur kaut ko es tur, visādas lietas, jā, kad es redzu, ka viņam grūti tur vēl, es personīgo bērnu domāju, ja. Paņatna jau kaut kādas emocijas, ja ir atgriezeniskā saikne no tā cilvēka, par kuru tu redzēji, jā, tad, jā. Es zinu, ka mani vecāki abi mani ļoti labi jūt, es jūtu viņos, es jūtu ar mētām man vislielākais tāds, jo atgriezeniskās saites daudz, un mēs jūtam, jā. Sēca vai noskriešanu. Paldies. Tā visiem tā vēl. Vot. Un vienmēr sakot, jā, ko tu ar to dari? Tas ir cits jautājums. Piemēram, priekš kā man redzēt, ka sāksies karš Ukrainā. Es par politiku vispār daudzi cilvēki redzēja. Bet tikai nevarēja izskaidrot. Bieži vien ir, pieņemsim, kā pateikt, ne pēc sava, varbūt pēc savu piemēru, vai kā, tas notiek ar sliktām lietām. Labam arī? Es saku, kā man visbiežāk. Nezinu, kāpēc. Tev labs sarņeņģelis brīdina. Bet sapņos cipā ir tāda doma, ka persona nerāda to, ko nevar mainīt. Tas nozīmē, ja tu atrodies savā plūsmā, savā otraļā, piemēram, mūzika, kura iedvesmo, ja? Piemēram, lūkšanas, baznīcas, katram savs, vienam tur ozoli, pļavas, tīrumi, dzīvnieki, govis, kas viņam dod to plūsmu, ja? To astroloģijas kartē vairāk pēc mēnesis var noteikt komfortu. Kādā zīmē atrodas mēnesis. Vienmēr sakot, tas ir, līdz rītam reāli. Viss tas strādā. Ir vēl par apzinātiem sapņiem, pieņemsim. Ir ko stāstīt daudz. Es piedāvāju jums, kas grib, Telegram kanālā. Mēs visi varam vienā grupā. Es paaicinātu uz Telegram kanālu. Un tad tur varētu gan jautājumus uzdot, gan savā starpā apspriesties par kaut kādām tēmām. Jo par garīgām tādām, tās ir, vai tās ir garīgas vai ezoteriskas,
Nu, es nezinu, kā viņus nosaukt. Nu, dzīve tā ir, jā. Nu, bieži vien nav ar ko parunāt. Vienkārši. Un, pieņemsim, nu, tā kā man bija 20 vai 25 gadi, 30, nu, kas bija? Grāmatas bija, jā, bet parunāt vienu cilvēku, kurš tevi saprot, ka tu par to interesējies, tā bija tāda laime atrast. Lietot fotogrāfijas. Nē, nu, redz, WhatsAppā man nav tāda iemaņa, man liekas, ka WhatsAppā ir maz iespēju. Es negribēju ieviest. Labi, tad es izbeigšu šito te. Nezinu, kas tur ierakstījās vai nē. Ui. Tā. Paldies cilvēkiem, kuri... es te spogulī. Nu labi. Vienu vārdu sakot, man vajag saglabāt video.